Jēkabpils iedzīvotājiem tagad ir iespējas aktīvi atpūsties un nodarboties ar sportu pašā pilsētas centrā. Un tas pateicoties vietējam uzņēmējam Andrim Litauniekam, kurš realizē paša iecerēto Dinamo sporta pilsētiņu. Jau tagad ir tapuši laukumi pludmales volejbolam, plānots izveidot arī tenisa kortus un atklāto hokeja laukumiņu. Projekta galvenais atbalstītājs ir SIA LG Cargo, bet savu artavu devuši arī Jēkabpils pašvaldība, akciju sabiedrība Aldaris, SIA Ošukalns. Šī projekta īstenošanā ir iesaistījušies 18 uzņēmumi. Tie ir Rimars, Geiser Auto, Brēķu studenti, Selko, Ametex, Banka Citadele, Krustpils, Latergo, LC Būve, Ares, Martex, Aptieka Kolibri, BTA, Sporta biedrība Dubna un 3 privātpersonas – Zane un Toms Teicāni, Nikolais Anuškevičs. Šis projekts nebūtu īstenojies bez Astrīdes Klidziņas un viņas ģimenes, kā arī bez Jēkabpils Pomoras vecticībnieku draudzes atbalsta. Katru nedēļu Dinamo sporta pilsētiņā notiek pasākumi un turnīri. Kafejnīcā arī var garšīgi paēst, nobaudot garšīgus šašlikus. Šo vietu ir iecienījuši gan sportisti, gan Jēkabpils iedzīvotāji. Vasara tikai sākas, un tas nozīmē, ka vēl daudz interesantu notikumu sagaida visus, kuriem tīk aktīvi un veselīgi pavadīt savu brīvo laiku. Andris Litaunieks un viņa bērns sporta pilsēta Dinamo Jēkabpilī gaida savus draugus un viesus.